Čau visiem! Šodien iedvesmas video kopā ar manu meitu Gabrielu, mana vecākā meitiņa. 10 gadiņi palika vakardien. Gribam iedvesmot ģimenes. Gribam iedvesmot vairākas ģimenes, jo daudz jautā, kā man meitai gāja, kā viņu vispār iejutās Spānijā un vai nebija grūti. Gribam iedvesmot vairākas ģimenes nebaidīties, ja jūs vēlaties kaut kur pārvākties uz Eiropu. Un dēļ bērniem, kad nav valodas un tam līdzīgi, visu var iemācīties. Pareizi, Zaķīti? Jā. Sasveicinās ar visiem. Hola, mi nombre es Gabriela. Y yo tengo 10 años porque yo viernes tengo, sabedito tengo cumple 28 marzo. Ai, kā man patīk klausīties, kā viņa runā spāniski. Ok, mēs uzdosim pāris jautājumus, es uzdošu latviski, jo man ar spāņu valodu iet grūtāk, un mēs gan mēģinām mācīties, bet Gabriela atbildēs spāniski. Tātad pirmais jautājums būs tāds primitīvs. Kā tev iet? Yo bien, porque yo estudiar un español bien para 2 días y yo estudiar todo libro. Ok. Kā tu iemācījies spāņu valodu? Yo estudiar porque yo tengo escuela papel, aquí tengo un español y letonia. Y yo dibujar para España y Letonia y yo hablar en España y correcto en Letonia. Super, iedomājieties, tas tikai pusgadā. Klausies. Ja es atbrauktu uz Spāniju, ja mums atbrauktu draugi šeit, kur tu viņus vestu? Para Parcos y Mercadonas y el Torrevieja y Alicante y Madrid y Barça. Aquí yo quiero, vamos a ir aquí porque aquí tengo atracciones, Mercadonas y pasteikas y eso. Ok. Tā, kurš priekšmets skolā tev patīk vislabāk un kāpēc? Me gusta cono porque cono tengo el temperatura y el lampo y el electribo y eso. Ok. Par ko tu gribētu kļūt, kad izaugs liela? Para hospital animales y hospital y apteco porque yo me gusta tortugas, gato, pero yo quiero armación de un perro y gatos y tortugas y todos animales. Forši. Tātad par veterināru ārstiem? Jā. Krūti. Kas tev visvairāk pietrūkst no Latvijas? A mi Manuela y Greta y Richard y mi Manuela nombre es Natalia y para español hablar Natalia y así. Ok. Vai bija grūti iemācīties spāņu valodu? No, porque yo estudié 2 días todo libro. Super. Forši Zaķīti. Mācais. Ot, redziet, draugi, cik ātri var pusgada laikā iemācīties spāņu valodu. Tā nav problēma. Jebkur citur pasaulē, ja jūs brauksiet, jo īpaši angliski, es domāju, ka ļoti ātri var apgūt, vai ne? Jā. Tev jau skolā arī runā vairākās valodās, vai ne? Jā. Kā tu sākumā sāki? Pastāst varbūt 2 nedēļas, pirmās kā tev gāja? Man pirmās 2 nedēļas es no sākuma, kad klasē iegāju pirmo reizi vispār, mani nosēdināja blakus 2 meitenēm un viņi kaut ko pateica spāniski, es vispār neko nesapratu un viņi pateica angliski, jo viņai tētis ir anglietis un viņa zina visu angļu valodu, un tad es ar manu draudzeni sākām runāt angliski, un tad viņa pirmajās 2 nedēļās, kad viņai kaut ko angliski pateica, viņa pateica manai skolotājai, un tad skolotāja saprata, un tad viņa man atbildēja angliski, un tad es sāku saprast arvien vairāk spāņu valodu, tad mums sāka dot tādas papī lapas, tur, kur ir dažādi vārdi, jā. Un mums katru reizi jāiemāc par tām 2 lapām. Es jums varētu parādīt, jo man ir vēl, bet
mums tā nodaļa jau ir beigusies, jo es zinu visu spāņu valodu, man vairs nav vajadzīgas, un mums skolotāja saka dot tagad dabas zinības, es nezinu, kā izrunāt latviski, bet es pateikšu spāniski lengua, kono, mates, mūzikas, fizika un viss tas. Super. Nu, tā kā tā, draugi, ja vēlaties otro daļu, mēs varam uztaisīt otro daļu. Rakstiet komentāros, ko jūs gribat dzirdēt. Mēs pastāstīsim, vai ne? Vai ne? Čau! Tā, adios!